Rīgas domes satiksmes departaments informē. Ar mērķi uzlabot satiksmes drošību Lielvirbes ielā, tostarp tās turpinājumā uz satiksmes pārvadu pār Dzelzceļa Kalnciem ielā no 15. aprīļa atļautais braukšanas ātrums abos braukšanas virzienos būs 50 km/h. Protams, ar šobrīd tur atļauto braukšanas ātrumu 70 km/h. Teorētiski šo posmu var izbraukt par 38 sekundēm ātrāk. Tomēr cilvēku dzīvību glābšana ir neatsverams arguments šīm izmaiņām. Pēc ceļu policijas datiem šajā pilsētas maģistrālajā ielā un tās turpinājumā uz satiksmes pārvada kopumā pērn notikuši 184 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bojā gājuši 2 cilvēki, bet ievainots 21. Atļautais braukšanas ātrums 70 km/h tiks atcelts Lielvirbes ielas posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Ventspils ielai, un tāpat ar 50 km/h būs jāšķērso satiksmes pārvada pār Dzelzceļa Kalnciem ielā. Vēršam uzmanību, demontējot par braukšanas ātrumu informējošās ceļzīmes, to vietā netiks uzstādītas jaunas. Kā zināms, 50 km/h ir valstī noteiktais atļautais braukšanas ātrums apdzīvotās vietās.